sauc Monika Rudzīta. Man ir 29 gadi. Monika uzauga 4 bērnu ģimenē. Māma bija aizņemta darbā, tikmēr tētis alkoholā. Tāpēc pusaudzes gados meitene dzīvojās savā vaļā un gluži likumsakarīgi nokļuva ne tajās gaišākajās kompānijās, kur iepazina arī apreibinošās vielas. Mamma visu laiku darbā un tā kontakta pa lielam, viņas tāds ir, bet es viņu ienīstu arī savā ziņā par to, kad viņa ļāva tētim nodzerties. Pēc tēva nāves Monika dzīvoja pie vecmāmiņas. Pabeigusi pamatskolu, viņa atgriezās pie vecajiem draugiem un ar jaunu sparu sāka lietot narkotikas. 17,5 gados es iepazinos ar bērnu tēvu. Gadu vēlāk piedzima meitiņa, tomēr abi jaunie vecāki tā arī nespēja pateikt nē savai atkarībai, un Monika atzīst, ka meita, kurai pašlaik ir 10 gadu, mammu tā īsti skaidrā nemaz nav redzējusi. Es izlēmu to, ka priekš meitas tā būs labāk, lai viņa paliek pie mammas pagaidām. Meitas tēvs pašlaik atrodas ieslodzījumā, un aizbildniecības tiesības šobrīd piešķirtas Monikas mammai. Monika ir izgājusi Minnesotas programmu un jau teju pusi gada neko nelieto. Tomēr atzīst, ka atkarība ir hroniska kaite, un lai tā pa īstam sakārtotu savu dzīvi, viņai vēl ilgi un nopietni ārstējas. Ja no 17 gadiem tev domāšana bijusi tikai krimināla, tad ir ļoti grūti dzīvot normāli. Tā kā tam ir jābūt. Ja tev meita aug, meitas dēļ tev jācenšas visu. To es novēlu tev. Paldies.